Sveiciens visiem entuziastiem, un mēs jau zinām, amatieru sportā ir īstā sāls, un man bija tiešām tas gods redzēt entuziastu līgas skaistākos momentus, arī vienu otru iekomentēt, tiešām baudu skatīties, tā kā lai jums veicās un vēl ar lielāku spāru uz sezonas otro pusi. Tātad vēla kalpi un vārtu gūms pēc pielabota metiena, elegants noslēgums pēc tādu uzmetienu no zilās līnijas, ko izpildīja Renārs Ozoliņš un Agris Šroms. Pielabo, radot Ripu vārtos skaista epizode, turklāt jāņem vērā, ka Ripa lidoja vārtiem garām. Epizode ar Ice Wolves līdzdalību, one-timer epizode, jeb šo piespēle un šķīliens no vārtu priekš. Teicam, tu spēlē hokeju, lai nonāktu šādā pozīcijā un uzmest pa vārtiem, Giņš Brauns to apliecinās. Komanda ar vēl vienu ļoti interesantu nosaukumu Cirks uz ledus, Artūrs Vīksne un arī metiens zem aizsarga, bet virs vārtsarga galvenais zem pārlika. Vēl viena epizode ar pielabotu metienu. Ja nevar uztaisīt solo gājienu, jāpielabo. Vārtu priekšā skaista epizode. Eriks Rozītis pielabo Renāra Kora metienu. Leduslāči Roberts Zvejnieks, numur 58, labi saspēle ar Ģirtu Pavlovu, numur 94, un galvenais, ka Ripa ir vārtos. Vārtsargs arī uz vienu pusi, uz otru pusi, un beigās Ripa ir tur, kur tā jābūt. Jā, te nomānīja, ka metīs, atdeva piespēli, vārtsargs vienkārši nepagūda. Mad Dogs komanda. Jūras Cīrulis vārta autors un piespēle Aleksējam Sedņevam, jeb precīzāk metiens tika izpildīts un pielabots, tas tika vārtu priekšā. Olaine izspēle līdz tūkšiem vārtiem. Tas vienmēr ir skaisti. Lūk, piespēle pa labi, piespēle atpakaļ un bez variantiem. Nākamā epizode topā atkal ķengaraks uzdarbojas Andis Blēdelis, skaists solo gājiens ar elegantu noslēgumu. Divi spēlētāji priekšā, bet, kāda starpība, var jau apslidot. Nākamā epizode – Kardināls, komanda Kristis Paulovičs un viņa meistars Tīķis. Skaisti apspēlēts aizsargs, tiek līdz metienam, turklāt izpild to no neērtās tieši zem pārlikme. Detonators solo gājiens. Starp diviem spēlētājiem, garām trešajām, un vārtsargs arī tiek piemānīts. Vārtsargs uz labo pusi, Ripa uz kreiso pusi, vēl cārā. Komanda Taurus, Andris Dreiškens pēc Mārtiņa Jansona piespēles. Uzbrukuma zonā divatā, viena piespēle, otra piespēle un garām vārtsargām.
ķengaragu. Artūrs Jermolovičs, vēl viens solo reiķis šajā topā, gar labo malu no savas aizsardzības zonas. Nu, gandrīz vai coast to coast, viens aizsargs, otrs aizsargs un iedienkartē arī vārdsargs. Komanda ar tādu diezgan zīmīgu nosaukumu – Haos. Skaists saspēle, skaitliskais vairākums 5-4 un, saspēlē ir spēks. Redzam, brīvi izspēle vārtu priekšā un atlikt vien ievirzīt rīpu vārtos Aivis Šķerbīnskis, vārta autors, bet, protams, ja piespēle skaitliskajā vairākumā, kauns neminēt Valdis Džeriņš un Aigars Geide. Epizode, kurai noteikti jābūt ir topā. Padoties nedrīkst. Viens mētiens, otrs mētiens, trešais mētiens, tālāk ceturtais un ar 5. ripu ir vārtos Ralfs Petruškevics līdz galam nospēlē šajā situācijā. Skaidrs, ka topā šādām epizodēm vieta vienmēr atradīsies. Numur 6 topā no ledus večiem piespēle un metiens no gaisa šajā situācijā. Skaisti, eleganti ar šādu noslēgumu. Diezgan meistarīgam jābūt šādā situācijā, lai no gaisa pagūtu orientēties. Kaut kas no beisbola elementiem. Dāvids Kesners piespēle Emīlam Gulbi. Numur 5. Vienmēr, kas ir svarīgi, iemetiens vienā vai otrā pusē, un ja tev izdodas tik pie rīpas pēc iemetiena, turklāt šādā pozīcijā, teicams metiens no neērtās vārta augšējā stūrī Staņislavs Kaverskis spēlē perfekti. Numur 4 mūsu topā un piespēle pa gaisu metiens vārtos arī starp citu no gaisa. Mārtiņš Brencis, Toms Ronis, Rīgas Dūži. Lūdzu. Un topa 3. vietā super saves, turklāt vairāk. Viens atvarīts metiens, otrs metiens un teicams vārtos ir pafbet vārtvīrs Reinis Kulkuls. Turklāt skaists arī solo reids. Ja būtu arī pildos vārtos, nešaubos, ka arī tas būtu topa pašā virspusē. Numur 2 Kamikadzes, un šis solo reids pie zilās līnijas paliks atmiņā pretnieku vārdsargam. Lūk, skaists māņu manevrs un elegants noslēgums Reinis Zariņš. Numur 1 Bombardieru komanda ar elegantu vārtu guvumu. Piespēle aiz muguras, vārdsargs, manuprāt, vēl šobrīd nesaprot, kur atradās rīpa. Lūk, rīpa aiz vārtiem, piespēle aiz muguras, vārtu priekšā. Jā, varbūt abi gribēja gūt vārtus, jo saprat, ka vārdsargs neko tur nespējas līdzēt, bet galvenais uzdevums rīpa ir vārtos. Arnis Milēns vārtu autors, bet eleganti piespēle Renāra Vītola izpildījumā.